Ja ir jāizvēlas budžetu prioritizēt satura vai mediju kanāla pētījumiem, es tomēr šobrīd primāri izvēlos satura. Šobrīd jau. Tā argumentācija ir tāda, ka slikts saturs labos kanālos būs neefektīvāks par labu saturu sliktos kanālos. Nu, man tā šķīna. Iespējamība jums uzturāpīt uz veiksmīgas segmentācijas bāzes, protams, ir niecīga, bet viņi ir. Un ja jūs nepamēģināsiet, jūs nekad to nezināt. Tas, ka tie 10% no jautājumiem, viņi jums neizmaksās 10% no pētījuma izmaksām, tas būs nieks. Pamestām bāzēm būs vai demogrāfisks vai socioekonomisks, mūsdienīgāk tiek uzskatīts sadalīt auditoris citādi. Bet kā? Bet pica taču garšo visiem. Tas taču produkts, kas ir domāts visiem. Un kāpēc, lai tānta kaut kur Alūknē brauc 2 reizes gadā uz Rīgu, un kāpēc, lai viņi neiebrauc picā lūgu? Kā visefektīvāk izmantot tos resursus, kas mums ir? Un ir tāds jautājums mediju gadījumā, kā mums varētu teorētiski notikt tā segmentācija par sevi. Nu, loģiski, ka neviens nejautās uz ielas, vai jums patīk šie vai tā. Kā tad labāk segmentēt mūsu? Jo viss patērē tos medijus. Es mēģinātu apskatīties uz ļoti lieliem, bet ļoti specifiskiem. Teiksim, lielu paldies!